Un varam turpināt revidēt dārgāko viesnīcu Ēģiptē. Viss šeit ir ļoti pārdomās, un šeit ir gan bērnu bas, jeb garlaicīgi jums galīgi nebūs. Trubās neļāva filmēt. Parādīšu jums, kāds ir tas mākslīgo viļņu basē. Un tur ir vēl stāvāks augšā. Ej, nos! Ievērības cienīgs bija Tamāras nobrauciens pa Kātamies. Vai tas nebūs? Es galīgi nomiru! Tāda teritorijā arī visāds izklaides, bet pieļauj to, ka šos visi pa maksu. Un tā arī ņem cik vēlies, dzer ko vēlies. Šeit ir snackbārs, snackbārā, protams, ka jūs varat... Vai ar jūras veltēm, un tās tev turpat acis priekšā pagatavo. Ja vēlies ēdienam klāt vīnu, šņabi vai ko citu, cik Elisona ir apēdus saldējumu, ja šāds bezmaksas saldējuma aparāts stāvēja 10 metrus no mūsu numuriņa. Mēs pēc šī ceļojuma lāgā negribam pat redzēt. Jā, jūs nepārskatījāties. Šeit pagatavo un var ēst baložu. Ir jāpagaršo balotas. Tev pat neļaus iet pakaļ dzeramam, ko tu vēlies pie ēdama. Katru dienu spēlē dzīvā mūzika. Ko jūs meitenes ieraudzījāt? To skatītāji gribētu būt Elisonas vietā un ņemt, cik gribi ēd kaut vai pa ausīm spiežās ārā. Ja jau tēma aizgāja pa bērniem, tad 2 galvenajos restorānos boršs, iedomājieties, kā pagatavo dažādas ēdienas mūsu acu priekšā. Mēs paņēmām jūras velšu restorānu. Šis bija tas dīvainākais, ja par samaksu tu varēji pasūtīt kaut ko eksotiskāk. Garšojamies mīdīs, bet viņš ir augstās gan. Šeit, ja godīgi, bija neliels vīliens. Tas būs sakals baigi slikti, tāpēc, kad rekpēc un Tamārai lasis jau ir augsts jau gandrīz. Nu ko, esam atpakaļ no Luksoras tūres un varam turpināt revidēt dārgāko viesnīcu Ēģiptē Šārmā. Ak jā, ja neesi iepriekš skatījies šī ceļojuma sērijas, tad atgādīju, kad esam Ēģiptē Šārmā, dārgākā viesnīcā. Un šajā sērijā es jums parādīšu, kāds šajā lielajā viesnīcā ir akvaparks un kā šeit ēdina. Jābūt visam ir uz 100%, bet vai tā ir? Skatāmies sēriju. Un atkal manis iepriekš pieminētās lidmašīnas. Tās jūs redzēsiet ļoti bieži un dažas ļoti zemu. Viesnīcas teritorija ir pilnvērtīgs liels akvaparks, kas ir ar daudzām ūdens trubām. Viss šeit ir ļoti pārdomās, un šeit ir gan bērnu baseini ar bērnu trubām, protams, ka trubas ir dažādas, kā priekš pusauģiem, kā arī priekš lielajiem. Jeb garlaicīgi jums galīgi nebūs. Protams, ka akvaparks jums kā viesnīcas iedzīvotājiem ir bez maksas. Šeit gan tāds neizprotams darba laiks trubām. No 10:00 līdz 1:00 un tad no 3:00 līdz 5:00. Šeit gan trubās neļāva filmēt, bet, protams, tas jau nebūs es, kas nepamanīsies no kabatas izvilkt kameru uzreiz pēc iesākšanas braukt, lai to neredz apsargs uzraugs, kas stāv augšā katrā trubā. Tā, Elson, atnāc lūdzu, te ir minimālais augums. Tā tad nedrīkst, cik tev ir augums, normāli pielieties. Tu nedrīksti. Atceries, kā tu Šveicē. Ja domājies, Elsonai pietrūk šitik tevi Šveicē, viņi nevar izbraukt ar ko, to ziplainu, vai ne? Jā, es tad piekrītu. Jā, tikko bija doma mums uz šito te aiziet, viss bija kārtībā, bet te ir 1,30 m tikai. Nomērījāmies rekur, un Elisonai pietrūks 2 centimetri. Nu, viņi laikam tur kājas vajag aizāķēt, un tur viņi nav droši un nelaid mūs iekšā. Nu, neko. Tā kā... Jāēd vairāk. Jā, daudz ir. 2 centimetri, ja? Uzlaidāmies ar dronu augšā. Un nolaidāmies lejā. Labi, karoči, mēs esam augšā uz šitā te, kur lēžās lejā pa trubām. Un tās, kas mums te pavarās. Šitā ir tā mūsu viesnīca. Šitā nav mūsu viesnīca. Kaut kāds mērķis, kaut kāds viļņas taisīs luņās. Pa tiešo uz karstām oglēm parādīšu jums, kāds ir tas mākslīgo viļņu baseins. Ejam iekšā! Latvijā lielāk viļņi. Vai ne? Lauviņās ir lielāk viļņi, tagad ūdens močiem braukā. Nu, vai tu nāc no
No 60 centimetriem panāc bišķiņ priekš, ne? Lai gan tikai stundā uz 15 minūtēm, bet dažādībai, protams, ka šīs baseins bija labs. Un tur ir vēl stāvāks augšā. Ej, nos, tur labs kritiens. Un ja jau tēma aiziet pa kaut ko ekstrēmāk, tad lūk, kas šeit vēl bija šajā akvaparka teritorijā. Šitā lielā truba rekonstrukcijā ir. Respektīvi kaut kas saplīsts, un tas vietējais teica, ka kaut kāds meistari nesot vai kas tur, ko tur, bet tā truba jau ir esot jau pēc ceļotāju video skatoties, viņi jau ir jau rekonstrukcijā jau, vai nezinu, mēnesis vai 2 mēnešus, jau neviens nelikās nezinu, bet tā ir pat ekstrēmākā truba, jo šeit rekur lēžās iekšā. Ja jau aizgāja runa par ekstrēmismu, tad, protams, ievērības cienīgs bija Tamāras nobrauciens par šo trako 90 grāda kritiena pasākumu. Skatāmies! Tas bija pats labākais. Es domāju, ka man vispār ir sirds pamūtas izlaksot. Es vispār netic. Vai kas nebūs? Es jau līdz nomiru. Man vēl joprojām sirds šķirāt. Tu tagad nepaspēji nobīties pat, nu? Ak, Dievs! No ekstrēmām ūdens tēmām pārslēdzamies uz to, kas notiek turpat blakus akvaparkam. Teritorijā arī visāds izklaides, bet pieļaut to, ka šos visi pa maksu. Nu, atreks kādreiz. Tātad 10 apļi $20 un 7 apļi 15. Jā, ok, thank you. Jā, nu rekord kartīgiem pabraukāt. Tas maksā pa naudu. Staigājot pa akvaparka zonu, sāk gribēties ēst. Protams, ka šeit atrodas snackbārs un to var izdarīt. Tā, un te mūsu snackbārs. Kas mūsu snackbārā? Pica. Kaut kādi rolliņi, uzkodiņas, chicken wrap. Vēl tādi maziņi. Vēl tādi maziņi. Sasīsečkas. Pasies putiņi, re? Tie gan piedzīvojušies. Tā rīsi. Kartupeļi biezens. Nā, rekus, bērniem trauciņš jau visādiem. Dārziņiem. Jo visam vajag labā ideja. Tev vīnogas. Un tā arī ņem cik vēlies, dzer ko vēlies, dzer kaut kādas sulas, kolas. Jā, un tas ir snackbārs. Pie trubām lielām. Izsalkuši pēc labas peldes snackbārā bija manāmas viesojamies pat vārnas. Ha, ha, ha! Turpinam tēmu snackbāri šajā viesnīcā. Ejam uz viesnīcas pirmo līniju pie pašas jūras, lai paskatītos, kāds šeit ir snackbārs. Un šādi izskatās tā tusiņu ēka dienā, jeb gaismā. Vienkārši karkas prosta. Varbūt kā agrāk ir domāts kaut kāds, nezinu, aplits ar jumtu un vēl kaut kas to lai zina, bet katrā ziņā viņš ir šāds tukšs karkas, kur iekarina dekorācijas iekšā. Mums jau ir bijuši jau cik 2 veidu dekorācijas, ja? Jā. 2 veidu dekorācijas bijušas, kas tiek nomainīts. Un tā. Par tusiņu tēmu, protams, ka būs atsevišķi video kādā no nākamām sērijām. Gaidam un skatāmies!
Arī nakts fantastiskās dekorācijas neaizmirsīsim. Kas šeit darās naktī? Tas ir vienkārši wow, wow, wow! Un šeit ir snackbārs. Snackbārā, protams, jūs varat paēst. No cikiem līdz cikiem bija? Tātad no 12 līdz 5 snackbārs vaļā visu laiku. Varat paēst. Principā te pilnībā pietiek. Mēs daudz reizes esam bijuši tikai snackbārā. Pusdienās neesam bijuši. Tāpēc, ka pierījušies esam nenormāli. Tas ir pie jūras, gan vizē paši jūta var tālāk arī. Šajā snackbārā visu laiku darbojas pavārs, kas pagatavoja it kā itāļu virtuves ēdienu, jeb ar makaroniem vai spageti. Pats var izvēlēties sastāvdaļas. Izvēlēs vai gaļas mērci, vai ar jūras veltēm, un tās tev turpat acis priekšā pagatavos. Brīžam gan šeit stāvēja rinda, oj. Ja vēlies ēdienam klāt vīnu, šņabi vai ko citu alkoholisku, nekāda problēma. Snackbārā to var dabūt bez limita ierobežojumos. O jā, un saldējums, vēlreiz saldējums. Te var visu, kur dabūt saldējumu, visu laiku var ēst un ēst. Elsa, izstāst kaut ko par šo viesnīcu un saldējumu. Daudz. Kas? Saldējums. Saldējums daudz? Cik tu daudz ēdi? Cik es noēdu uz kilogramu saldējumu? Mana meita Elisona ir kā traka pēc saldējuma, ļoti garšo. Iepriekšējā dienā mēs bijām Luksorā, un Elisona visu dienu palika viesnīcā. Tagad man būs jautājums jums, jeb kā jūs domājat, mani skatītāji, cik Elisona ir apēdusi saldējumu, ja šāds bezmaksas saldējuma aparāts stāvēja 10 metrus no mūsu numuriņa? Pareizā atbilde, protams, būs nezināmā vēsturē. Diemžēl. Ok, labi, ja jau par ēšanu aizgāja tēma, tad ko šeit dod pusdienās? Pusdienas pa lielam bija apmēram visur vienāds. Protams, pirmā līnijā bija lielāka izvēle. Par ēdienu kvalitāti, jā, tā bija ļoti laba. Kā vienu piemēru, lielās tīģeru garnās. Mēs pēc šī ceļojuma lāgā negribam pat redzēt, jo atēdušies bijām. Katru dienu ēd cik vien lien iekšā. Pārējā produkcija arī ļoti kvalitatīva un dažādi. Piemēram, suši taisa arī uz vietas katrā restorānā. Vēl interesants fakts bija, ko redzējām. Jā, jūs nepārskatījāties. Šeit pagatavo un var ēst baložus. Tā, Tamāra, mums te nav miera. Ir jāpagaršo balods. Viņš gan tāds, mēs jau nevaram saprast, cik balods vai nav. Viņam it kā saka, ka ir balods. Tāds maziņš. Viņš baigi maziņais, bet viss it kā... Ar īsiem, ja? Labi, Tamāra ēd balodi. Jā, rekurīgi. Tāpēc domāju, kur Valmierā baloši pazuduši. Reku uz Ēģipti visi ir noķerti. Visi tikai. Labi, pagaršojamies, kāds ir. Balods. Šķipa tā kā viss, bet īsti nav viss. Viņš ir tāds višķi savādāks, un mēs tā gulmāka tā gaļa. Jā. Jo mēs ir bija tēdām, tā bija savādāk. Runājot par viesmīlību, jebkurā vietā, vai tas būs snackbārs vai citā restorānā, tad par tevi visu laiku uztrauksies, tev pat neļaus iet pakaļ dzeramam, ko tu vēlies pie ēdama. Kā tev būs klāt jau oficiants un laipni prasīs, ko vēlies padzerties. Un nekavējoties atnezīt, šajā ziņā gan šeit līmenis bija tiešām ļoti augsts. Vienā no pusdienu restorāniem katru dienu spēlē dzīvā mūzika, iespaidīgi. Ko jūs meitenes ieraudzījāt? Un tagad droši vien mani mazākie ceļojuma video skatītāji gribētu būt Elisonas vietā, vai ne? Ja jau aizgāja tēma par Elisoni, nu tad, protams, saldējums. Saldējumu šeit varēja dabūt jebkurā ēdiena reizē. Ņem, cik gribi, ēd kaut vai pa ausīm spiežās ārā.
Ja jau tēma aizgāja pa bērniem, tad divos galvenajos restorānos pirmajā līnijā ir arī bērnu stūrīts, kur, protams, viss ir priekš bērniem. Šī ēdamie saucās es nezinu, ko es gribu, jā? Friškas droši vien. Nē, zupi. Zupi? Friškas nav. Nav friškas. Viņa liek ledū, bet viņš jau ir izkusis. Lai augsts. Jā. Protams, ka nevilkšu video garumā un parādīšu tikai ātri šo to no dažādiem restorāniem un dažādām ēdienu reizēm. Tā, ko mēs te atklājam, iedomājamies, skatāties cilvēki, kas šeit ir? Boršs, iedomājieties. Bet bez gaļas. Nē, Ir gaļa. Ir, jā. Tātad Ēģiptē jūs boršu arī varētu dabūt, gadījumā kas otrā pusē? Kukurūza zupa. Kukurūza zupa. Šitā izstāst laba. Jā. Kas tev bērnu atkal, es nezinu, ko es gribu saucās, jā? Skaidrs. Šajā viesnīcā daudz redzējām, kā pagatavo dažādas ēdienas mūsu acu priekšā. Tas, protams, priecēja redzēt to, ka produkti tiešām tiek svaigi pagatavoti. Tā un Tamāra te jau pie kuciņiem ir jau pieslēgusies. Lamberts, oranžs, lamberts. Jāpēdīs, pēc tam tu mēs. Tev vēders tāds būs, jā? Tā mūsu šodienas vakariņas ir šādas. Tātad garneles, tās mēs katru dienu šit no lopasiem iekšā, tās tīģeri garneles lielās. Pagājušosim tunču salāts, ko viņi tikko pagatavo uzreiz svaigā veidā. Tātad Tamāra arī tikko uz kišmišu rozīnēm. Kas tev tur ir? Kas to lezina? Nezinu. Un Elisonē, kā vienmēr, es nezinu, ko es gribu. Kā jau gandrīz visās 5 zvaigžņu viesnīcās, jums pienāks vienu reizi a la carte viens no dažādiem restorāniem. Mēs paņēmām jūras velšu restorānu. Iesim, degustēsim un skatīsim. Noskanējot šo QR kodu, mēs tiekam pie menu un atliek tikai izvēlēties, ko mēs vēlamies ēst. Pirmais, protams, ir starterīts jeb uzkots. Tiek jau atnestas, kamēr mēs izvēlamies, ko ēst. Jo diezgan piesātināts menu bija. Tātad pirmo mums atnesa seafood, kas viņš seafood mix, ja? Nē, seafood salāti. Nu, jūras vēl salāti. Elsonē ir, kas Elsonē bija? Tuncis. Un Tamārai arī mēs neriskējām. Te vēl tas augstās uzkodīts ir. Jā, protams, ka piedāvā, vai kur ir nav nevienam laikam, piedāvā arī tādu baigo lielo pa $75 tādu porciju, tur arī visādas jūras vēl. Šis bija tas dīvainākais, ja par samaksu tu varēji pasūtīt kaut ko eksotiskāk, kas nebija lāgā nevienā ēdienreizē no jūras veltēm. Ko tik nedrīz, lai tik nopelnīt arī Riksosā. Jā, garšojamies mītīs, bet viņš ir augstās gan. Mēs nesaprotam. Mēs nesaprotam to laikam. Labi, ēdam tālāk. Tā, neesam vēl pat reku vlogā pat ēduši. Nu, un es iesākuši ēst, ka mums jau atneza jau... Kas viņš bija? Karstā uzkoda. Šitā karstā uzkoda? Jā. O, jā. Nu, labi, karsta. Mums tas garnels, jā, vai kas tur garnels, laikam, jā? Kalmāri vai kaut kāda izlaka. Tamār mums atgādīja šito Turciju, vai ne? Tur, ka mēs dzīves pierījāmies.
Karoči tā, reku, nu labi, iesākam nākamo šito ēst. Mums jau atnes izvēlētos šeit garneles ceptas, laikam. Elsa man paņēma lasi, arī ceptu. Tamāra arī paņēma lasi ceptu. Šeit, ja godīgi, bija neliels vīliens, jeb kā pieņemsim, šeit bija tīģeru garneles, kuras jau dienā ēdām pusdienās un vakariņās. Bet gudri izdarīts. Par $70 tu varēji paņemt ko eksotiskāk ar krabiem. Mēs, protams, atteicāmies šīs ekstras, jo neuzskatām par vajadzību tik daudz maksāt par kaut kādām vakariņām. Tā, un tagad par to rezumē, kad viens pus labi, kad baigi ātri viss sanes, no otras puses sakals baigi slikti, tāpēc, kad, rekpēc, Tamārai lasis jau ir augsts jau gandrīz vai jau. Tev ir silts? Man jau arī tas. Šitā uzkoda bija tiešām silta. Jā, šito, bet viņš uzreiz atnes jau, mēs jau nevaram uzreiz apēstīts. Un, piemēram, tagad, ka mēs, labi, mēs te baigi atkal šmurgājamies, jā. Bet, reku, Tamāra tagad sāk ēst lasi, viņš jau reāli jau remdens jau. Tā kā tas atkal baigais tāds mīnusiņš. Labi, ēdam. Yes. Okay, thank you. Esam finiša taisnē, un mums atnes saldos. Ko esam paņēmuši? Tā, mums atnes tagad desertu. Nē, tas deserts, ne saldēs. Deserts? Deserts, jā. Tātad man kaut kāds laims, kaut kas ar kaut ko. Nezinu, kas. Garšosim, skatīsimies. Tamārai arī... Nē, vai kas tev bija? Tev bija tas laims, jā? Tev jau arī? Jā. Un Tamārai bija? Mannas halva. Manas halva, kraču. Manas halva. Jā, un ēdam mēs tad pie šitādām tas mukām palmiņām. Mums gan vējš nedaudz ir. Tā esam izgājuši to jūras svelšu restorānu. Tātad meitenes, ko jūs sakat? Saldais bija garšīgs. Saldais? Karstā uzkoda. Jā. Viens pēc tas, kas ir bez maksas, īstenībā pa lielam, tas jau ir var ņemt. Tas, kas ir iekļauts iekšā tajā visā. Labs viņš bija baigi silts tāds. Jā. Kaut kā tā, ja esat šajā viesnīcā, paprobējiet a la carte restorāns. Mums patreiz tas ir pirmais, cerēsim kādu vēl paņemt. Tad jau manīsim pastīt.